Es sveicinu visus, kur ir tiešajā ēterā un kur ir šeit klātienē. Šodien mēs runāsim par ļoti svarīgu tēmu, strateģiski svarīgu draudzē. Tās ir mājas grupas. Mājas grupas tā ir centrālā tēma, centrālā mācība draudzē. Tāpēc, ka mūsu draudze ir mājas grupu draudze. Vārds saka, tāpēc ejiet pie visām tautām un dariet par maniem mācekļiem kristīdami viņus Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Rakstīts Mateja evaņģēlī 28. nodaļā 19. pantā. Parasti šī rakstu vieta tiek lietota, lai iedvesmotu cilvēkus, lai cilvēki nožēlotu grēkus un nāktu uz draudzi. Tas nav tikai par to. Šeit runa iet par to, lai katrs cilvēks, kurš ir atnācis uz draudzi, kļūtu par mācekli. Kur cilvēks kļūst par mācekli? Katrs cilvēks, kurš atnāk uz mājas grupu, viņam ir jākļūst par mācekli. Kas tad ir mājas grupa? Mājas grupa, tā ir vieta, kur cilvēks kļūst par mācekli. Un tā ir tiešā loma mājas grupām, lai katrs cilvēks, kurš piedzimis mājas grupā un atnācis pie Dieva, iepazīstās ar Dievu un kļūst par mācekli. Un tā ir Dieva griba. Ejiet, māciet visas tautas un dariet visus par maniem mācekļiem. Caur mājas grupu. Ko darīja Jēzus? Viņš tā arī darīja. Viņš izvēlējās 12 cilvēkus, viņam bija mājas grupa no 12 cilvēkiem, viņš viņiem kalpoja 3 gadus, bet pēc tam viņš aizgāja, un šie 12 cilvēki kalpoja nākošiem 12 cilvēkiem. Viņš saprata, ka ļaudis nevienkārši vajag atvest uz draudzi, iepazīstināt ar Tēvu, bet par viņiem vajag rūpēties, kamēr viņi nostiprināsies Kristus miesā un paši sāks kalpot. Šeit mēs redzam vēl vienu funkciju mājas grupām. Rūpēties par cilvēku līdz tam laikam, kamēr viņš nostiprinās Kristus miesā. Un tad, kad viņš nostiprinājies Kristus miesā, viņš kļūst par mācekli. Mateja evaņģēlī 9. nodaļā 36. pantā ir rakstīts par Jēzu Kristu. Ieraudzījis ļaužu pūli, viņš Jēzus Kristus iežēlojās par viņiem. Tāpēc, ka šie cilvēki bija izmocīti, bezpalīdzīgi, kā aitas bez gana. Kas ir mājas grupa? Tas ir gans un aitas. Tas ir maz ganāmais pulks, kur ir mācītājs. Mācītājs, tas ir mājas grupas vadītājs. Un cilvēki, ja viņi ir bez mājas grupām, viņi ir izmocīti un bezpalīdzīgi. Šeit mēs redzam vēl vienu lomu mājas grupai. Cilvēks ir jāved. Ir jābūt mācītājam ganam, kurš vadīs šo aitiņu, šo cilvēku, kurš nokļūst mājas grupā. Un draudze aug ne no lielās evanģelizācijas, ne no lieliem evanģelizācijas pasākumiem, bet draudze aug no gudri izveidotas mājas grupām. Kur cilvēki piedzimst, kur cilvēki saņem rūpes, mājas grupas iekšienē, viņi nokļūst ģimenē. Varbūt viņi nekad dzīvē nav saņēmuši rūpes un neviens nav rūpējies. Un nonākot cilvēkam mājas grupā, viņam ir jāsaņem šīs rūpes. Tāpēc, ka katrs cilvēks no pasaules, viņš ir izmocīts un bezpalīdzīgs. Kad mēs saprotam mājas grupas nozīmi, kas tur notiek, tad mēs liekam vadītāju mājas grupā pareizā pozīcijā. Tas mums ir jādara. Mums rodas redzējums, cilvēks bezpalīdzīgs, izmocīts. Viņš nāk draudzē, mēs sākam ar viņu mājas grupu, mēs sākam par viņu rūpēties, tādēļ, lai viņš kļūtu par mācekli. Un tādā veidā mēs piepildam to, ko mums pavēlēja Jēzus Kristus. Tāpēc
ir mācība par mājas grupām, un šo mācību līderu sapulcēs mēs iesim tam cauri. Mācību mērķis ir iemācīties glābt cilvēku dvēseles un darīt cilvēkus par mācekļiem. Un otrs mērķis – pašiem garīgi pieaugt un kļūt par mājas grupas vadītājiem. Tāpēc, ka katram cilvēkam ir jākļūst par mācekli. Katram cilvēkam ar laiku jākļūst par mājas grupas vadītāju. Trešais. Tas ir iemācīties izveidot savu mājas grupu un mācekļu komandu, lai tu varētu atnest augļus. Ceturtais. Iemācīties kļūt kā Jēzum Kristum un darīt viņa darbus. Un tas viss notiek caur mājas grupu. Tāpēc mūsu draudzei ir redzējums izaudzināt spēcīgus līderus, spējīgus atvērt savas mājas grupas, spējīgus vadīt mājas grupas, kuri savā mājas grupā ieraudzīs potenciāls līderus, un šajos līderos formēs Jēzus Kristus raksturu savas mājas grupas cilvēkos, un kas savukārt atvers savas mājas grupas. Un formēsies nākošā līderu paudze. Un ja mēs nesapratīsim šo redzējumu, to, ko teica mums darīt Jēzus Kristus, mēs vispār nesapratīsim, ko mēs šeit darām. Priekš kā mums ir mājas grupa. Un mēs runāsim, tikai ne par līderu mājas grupā. Visu ko, tikai ne tur. Ja tev tāda pozīcija ir sirdī, tad tu vienkārši neizpildīsi Dieva gribu. Katram cilvēkam ir sava izvēle, tāpēc, ka tu ej Dieva gribā, tad Dievs tev dos to gudrību, visu sapratni, visus spēkus, vest cilvēkus, formēt līderus. Tev atveras Kristus prāts. Pats Jēzus Kristus tevi ved. Pirmais, kas mums ir nepieciešams, lai kļūtu par mājas grupas vadītāju, tās ir personīgās attiecības ar Dievu. Mateja evaņģēlija 22. nodaļā 37. pantā ir rakstīts, bet Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Dievs vairāk par visu pasaulē grib nodibināt attiecības ar cilvēkiem, mēs visi to zinām. Tam nepieciešams katru rītu pavadīt laiku lūgšanu kambarī. Daudziem no mums tas nav nekāds atklājums. Ko mēs darām lūgšanu kambarī? Mēs lūdzamies, mēs slavējam viņu, mēs lasām Dievu vārdu, liekam slavēšanu, pielūgsmi, mēs atrodamies viņa klātbūtnē. Bez patstāvīgām attiecībām ar Dievu, līderim vai mājas grupas vadītājiem nav iespējams kļūt. Pasvītro sev to. Nav iespējams. Ja tev nav patstāvīga attiecības ar Dievu, tu nevarēsi vest aiz sevis cilvēkus. Kolosiešiem 4. nodaļā 2. pantā ir rakstīts, esiet patstāvīgi lūgšaniesi, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Un tāpat Psalmos 27. nodaļā 8. pantā. Mana sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tavu vaigu. Par ko ir runāt šajā rakstu vietā? Cilvēki dalās divās kategorijās. Ir cilvēki, kuri meklē viņa vaigu, bet ir cilvēki, kuri meklē ne viņa vaigu, bet viņa roku. Dievs svētī, Dievs dod. Ko nozīmē meklēt vaigu? Meklēt vaigu nozīmē meklēt attiecības ar viņu. Tāpēc, ka viņš gaida mūs, nevis vienkārši žēlosimies tikai par savām problēmām un prasīsim Dievam, lai viņš atrisina mūsu problēmas, bet viņš gaida, kad mēs atnāksim pie Tēva un teiksim, mēs mīlam tevi. Viņš gaida šīs attiecības, tas nozīmē meklēt viņu vaigu. Un tad mēs iepazīstam, cik viņš ir labs un žēlsirdīgs, cik viņš ir rūpīgs, kad mēs viņu meklēsim, viņa vaigu.
Ziniet, es burtiski nesen satikos ar vienu cilvēku, ar vienu meiteni, kurai ir tēvs, un attiecības ar tēvu nekad nebija. Un par cik šai meitenei bija vajadzīga nauda no tēva, un tā viņa arī teica. Man no viņa vajag tikai naudu, un vairāk neko man no viņa nevajag. Un lūk, šīs attiecības mums iesēja velns kaut kur mūsu iekšienē. Dievs dod man, dod, un vairāk mums neko no tevis nevajag. Un ja mēs tā skatāmies uz tādām attiecībām, un iedomājies, es esmu mamma, man ir bērns, mamma dod man naudu, un vairāk man no tevis neko nevajag. Iedomājieties tādas attiecības. Dievs, viņš grib nedaudz citu attieksmi pret sevi. Viņš grib, lai mēs meklējam viņa vaigu, ne vienkārši dod, un vairāk Dievs man no tevis neko nevajag. Tas ir aizvainojoši, pat priekš Dieva. Un kāds tēvs vai kāda māte būs apmierināta, ja viņu bērni nāks pie viņiem tikai tad, kad viņam kaut ko vajag. Lūk, ko nozīmē meklēt viņa vaigu. Kad mēs nākam nevis tad, kad kaut ko vajag, bet es nāku pie viņa tāpēc, ka viņu mīlu. Tāpēc es viņu meklēju kā personību, ne tikai svētību, ne tikai viņa roku. Bet vārds saka, mīliet viņu no visas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku, ar visu savu saprātu. Vairāk par visu pasaulē mīliet viņu. Tas ir pirmais bauslis. Tāpēc attiecības ar Dievu, ja tu esi mājas grupas vadītājs un ja tev nav patstāvīgas attiecības ar Dievu, tad tu nevarēsi nevienu aiz sevis vest. Un ir noteikti principi attiecībās ar Dievu. Dažus principus mēs iziesim šodien cauri, bet ne visus. Turpināsim nākošajā reizē. Pirmais princips attiecības ar Dievu. Tā ir apzināšanās, ka Dievs Jēzus izpirka manus grēkus. Tā ir absolūta patiesība, ka Jēzus nomira par mani, lai mēs varētu dzīvot. Viņš paņēma visus mūsu grēkus, visu mūsu veco bezjēdzīgo, bezrūpīgo dzīvi, un viņš uznesa uz krusta. Mums ir jāpieņem šo patiesību. Pieņemt šo patiesību uz visiem laikiem. Bez Jēzus Kristus upura, bez tā, ka mūsu grēki ir piedoti, nav iespējams veidot attiecības ar Dievu. Bez apzināšanās, ka mēs esam atpirkti, nav iespējams izveidot attiecības ar Dievu. Tāpēc, ka Dievs, viņš tik stipri mūs mīl, viņš tik ļoti stipri grib būt ar mums attiecībās, ka viņš upurēja savu dēlu. Patiesībā viņš ziedoja sevi, patiesībā. Tāpēc, ka dēls un tēvs ir viens. Tāpēc nav iespējams attiecības ar Dievu bez Jēzus Kristus upura. Kad mēs nākam savā lūkšanu kambarī, pirmais, kas mums ir jādara, tas ir pateikties tēvam par Kristus upuri. Par to, ka mēs esam atpirkti. Neviens grēcinieks nevar būt kontaktā ar Dievu bez Jēzus. Ir tikai viens ceļš, Jēzus Kristus. Nevar būt attiecības ar Dievu kaut kādā citā veidā. Tikai viens ceļš pie Dieva, tas ir Jēzus Kristus. Kā mēs varam lūgties? Kā tu vari lūgties? Ir piemērs. Vari tu viņu paņemt. Dievs, paldies, ka tu atnāc uz šo zemi miesā un ka tu upurēji sevi par mani. Caur tavu upuri tu nomazgāji mani ar savām asinīm, un es kļuvu baltāks par sniegu. Pateicoties tavam upurim, es varu būt tavā klātbūtnē tāds, kāds es esmu. Man nav no sevis kaut kas jātēlo. Es esmu tāds, kāds es esmu, un tu mani mīli, un tu mani pieņēmi caur Kristus upuri. Es esmu svēts caur Kristu, esmu tīrs un nomazgāts. Dievs, tu pieņēmi mani, lai es varētu ar tevi brīvi sazināties caur Jēzu Kristu.
Un vienmēr ir vajadzīgas divas lietas savā prātā atcerēties. To, ka pirmais, kad es lūdzos par cik nenovērtējams Golgātas upuris, vajag vienkārši apzināties un saprast un domāt par to, cik tas ir nenovērtējams. Un otrais, ka mēs esam atpirkti. Šodien redzēju vārdu bezjēdzīgs, tulkojumā bezjēdzīga dzīve no saviem tēviem. Mūsu tēvu dzīve, viņu dzīve bija bezjēdzīga, bez jebkādas jēgas. Ciltos tulkojumos rakstīts dzīves steigā. Man patīk vārds bezjēdzīgs. Šodien skatos uz savu pagātni un sapratu, ka viņa bija bezjēdzīga. Šodien viņa ir iegūs jēgu. Šīs divas lietas ir nepieciešams turēt savā sirdī. Upuris uz krusta un ka mēs esam atpirkti. Tas ir ļoti svarīgi. Jesajā 35. nodaļa 8. pantā rakstīts, un tur būs līdzens ceļš, un ceļš, ko sauks par svēto ceļu. Nešķīstie tur nespērs savu kāju. Tas ir viņu tautas ceļš, drošs ceļš. Pat neprašas nevar tanī apmaldīties. Par ko šeit tiek runāts? Par cilvēkiem, kuri apzinās šo Golgātas upuri un par ļaudīm, kuri apzinās, ka viņi ir atpirkti ar Kristus asinīm no visa mantotā grēcīgā mantojuma, no visiem lāstiem, kuru esam saņēmuši no saviem tēviem. Otrais aspekts. Svarīgs aspekts attiecībās ar Dievu. Tas ir laiks. Un šajā jautājumā jābūt ārkārtīgi disciplinētiem. Es sākumā ilgu laiku nevarēju saprast, kā, es taču mīlu, kam man vajadzīga disciplīna. Tikai tagad es to saprotu, kam ir vajadzīga disciplīna attiecībās ar Dievu. Mateja evaņģēlijā 4. nodaļā 3. un 4. pantā ir rakstīts, un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un tā, Dieva vārds. Svarīgi ir disciplinēti iedalīt laiku Dieva vārdam lasīšanai. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks sastāv no gara, dvēseles un miesas. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Ja miesa atrodas bez barības 40 dienas, viņa mirst. Ja mūsu dvēsele un mūsu gars atrodas bez Dieva vārda, tad mēs garīgi mirstam. Dieva vārds priekš mums ir maize, kuru mēs barojam mūsu dvēseli un mūsu garu. Un tālāk lasām Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā 5. un 6. pantā. Un kad jūs Dievu lūdzat, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēt sinagogās un ielu stūros stāvēdam Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos, paties es jums saku, tiem jau ir sava alga, bet kad tu Dievu lūdz, tad ej uz savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Tev vajag saprast, kas notiek tavā lūkšanu kambarī. Lūkšanu kambarī ieslēdz sevī ne tikai lūkšanu un slavēšanu, bet tāpat Dieva vārda mācīšanos. Dieva vārds, tas ir, kad Dievs runā uz mums. Dievs uz mums runā caur Dieva vārdu. Kā tas notiek? Lūk, es esmu lūkšanu kambarī. Es uzdodu Dievam kaut kādus jautājumus, es ar viņu runāju un es gaidu no viņa atbildi. Cik bieži cilvēkam notiek pirmā doma, kas atnāk viņu galvā? Viņam liekas, ka pirmā doma tā ir no Dieva, vai kādas jūtas, sajūtas, viņš pieņem to kā atbildi no Dieva. Bet kā sevi pārbaudīt? Dievs atbild caur Dieva vārdu. Ja šī doma atbilst Dieva vārdam,
tad tā ir no Dieva. Bet ja šī doma neatbilst Dieva vārdam, tad tas nav no Dieva. Mums vienmēr sevi ir jāpārbauda, vai atbilst šī doma. Atbilde, sajūtas, kuras tu saņem, vai tās atbilst Dieva vārdam. Un tā, Mateja evaņģēlija 14. nodaļā, 23. pantā, ļaudis atlaidzis, viņš saurup uzkāpa kalnā, Dievu lūgt, un kad vakars metās, viņš tur palika viens pats. Jēzus regulāri devās uz kalnu, lai pabūtu ar Tēvu vienatnē. Un mūs tāpat Tēvs aicina lūgšanu kambarī, lai mēs pavadītu ar viņu laiku vienatnē. Personīgās attiecības ar Dievu, tās ir ļoti svarīgas. Un tas nav vienkārši, tāpēc, ka tā ir cīņa ar savu miesu, ar savu nogurumu, ar savu slinkumu, ar savu steigu, vienkāršu nevēlēšanos. Tā vienmēr ir cīņa par laiku un disciplīnu. Gribas pagulēt, negribas tik ilgi pavadīt laiku ar Dievu. Tāpēc noskaņojies uz šo cīņu. Miesa vienmēr pretosies garam. Viņa vienmēr pretosies attiecībām ar Dievu. Tāpēc, lūk, tāds moments. Trešais moments – pieraksti. Personīgās disciplinētais laiks slavēšanai un lūgšanai. Šeit parunāsim par to, cik laiku vajag atdalīt, lai lūgtos un slavētu. Mateja evaņģēlija 26. nodaļā, 40. pantā, un viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteru: tātad jūs nespējat pat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā. Un tā, minimālais laiks, kuru mums jāpavada ar Dievu, tas ir kaut vai 1 stundu. Ziniet, 1 stunda mums ir nepieciešama tikai, lai izdzīvotu un stātos pretī vēlna kārdinājumiem. 1 stunda dienā. Tas var būt no rīta 6. Kāds laiks tev ir ērts, bet svarīgi, lai tas būtu pats labākais laiks. Vienam tā ir stunda, būs par maz. Lai dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. 1 stunda ir tikai, lai stātos pretī kārdinājumiem un pārbaudījumiem. Tas ir, lai izdzīvot, bet ne, lai dzīvot pilnvērtīgi. Jēzus lūdzās no rīta. Marka evaņģēlija 1. nodaļā, 35. pantā ir teikts: un no rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. Laiks no rīta. Katrs līderis, katrs mājas grupas vadītājs ir jābūt kā minimumam 2 stundas attiecības ar Dievu. Citādi viņi nevarēs vadīt kalpošanu, vienkārši nevarēs. Viņi nebūs spējīgi uzklausīt cilvēku, nepamācīt cilvēku. Ja viņam palūgs palīdzību, viņi nebūs spējīgi izdzīt dēmonus. Jā, 1 stunda, tas ir ļoti labi. Tu vari sākt ar 1 stundu, bet tev nevajag apstāties šajā līmenī. Ja tu lūgsies nopietni, ja tu nopietni meklēsi viņa klātbūtni, tev būs par maz 1 stunda. Jo tuvāk tu virzīsies viņam, jo dziļāk tevi piesaistīs, un tālāk viņš tevi vadīs. Tāpēc 1 stunda, tas ir sākumā. Ja tu esi līderis un vadītājs, tad 2 stundas. Kur Jēzus lūdzās? Viņš lūdzās tukšainā vietā. Mēs ejam uz lūgšanu kambari. Tādēļ mums Jēzus ir kā piemērs. Un mēs lūdzamies un skatāmies un saņemam piemēru no Jēzus Kristus. Kā lūgties lūgšanu kambarī? Lūgšanu kambarī mēs varam lūgties ar savu prātu, domāt, un tāpat mēs varam lūgties mēlēs.
Parasti tas notiek 50 uz 50. Mēs skatāmies, kad esam jau pieredzējuši garīgi un skatāmies, kā iet garā. Ja cilvēks sāk, tad piemēram 50 uz 50. Mēs lūdzamies ar prātu palīdzību un 50% mēlēs. Bet ir cilvēki, kuri saka, es visu laiku lūdzos, visu dienu lūdzos, kur vien es eju, es lūdzos. Bet es zinu vienu māsu, kura saņēma it kā atklāsmi, ka Jēzus ir ceļš. Tāpēc, kad es eju, es lūdzos. Kad es eju, man ir attiecības ar Dievu. Patiesībā tas ir apmāns. Tāpēc, ka mēs nevaram koncentrēties uz Jēzu, uz Dievu, uz Svēto garu. Kad mēs ejam, mums apkārt ir dažādi faktori, kur mūs novērš uzmanību. Īpaši, kad mēs braucam pie stūres. Bieži esmu dzirdējusi par cilvēkiem, kuri lūdzās tieši pie stūres. Priekš viņiem tas ir normāli. Viņi saka, man ir attiecības ar Dievu. Tas nav pilnvērtīgas attiecības ar Dievu. Kad Dievs atnāk, tu nevari vienkārši braukt pie stūres, tu nevari pacelt galvu. Tā noliec, tu vari aizvērt acis, un kāds vēl tur pie stūres, tu vienkārši nokļūsi avārijā. Vienreiz man bija tāda pieredze, kad es pašā sākumā braucu uz lūkšanām, es biju tādā ugunī, uz tāda viļņa, kad es braucu pie stūres, es lūdzos, mēlos, lūdzos, un pēkšņi pāri tiltām pārbraucu vietā, kur vajadzēja braukt ar 50 km/h, pārbraucu ar 80 km/h. Tā lūdzos, ka pēc tam saņēmu sodu. Tāpēc tas nav Dieva ceļš, ka tu ej vai brauc pie stūres, tu dari divus darbus reizē, un tu nevari tur ko sakoncentrēties un saņemt. Ne uz ceļa koncentrēties. Neko vairāk kā problēmas tu neko no šādām lūkšanām nesaņems. Tāpēc aicinu visus ņemt piemēru no Jēzus Kristus. Iedomājieties, ka Jēzus ar tēvu sēdētu pie stūres vai uz kameļa. Tēvs, parunāsimies. Tas kā minimums būtu smieklīgi. Bet daudz kristieši saka, mums ir attiecības ar Dievu caur dienu. Tā nav taisnība. Viņi atrodas apmānā. Tāpēc, ka tu lūdzies, tad ej lūkšanu kambarī, aizver aiz sevis durvis un viens pret vienu. Tu domā un koncentrējies uz Dievu, uz vārdu, uz slavēšanu. Un koncentrējies uz vārdu, aizver acis un īsta lūkšana, tas ir smags darbs. Smags darbs. Mēs tā nelūdzamies la. Tas ir smags darbs, kuru var panest tikai nopietni noskaņots kristietis. Un pēdējā rakstu vieta, ko es šodien jums teikšu, ir 1. Timoteja 5. nodaļa 5. pants par lūkšanu. Bet īsta atraitne viena palikusi, ir likusi savas cerības uz Dievu un pastāv lūkšanās un pie lūkšanās dienu un nakti. Ļoti interesanta rakstu vieta. Jums tas būs mājas darbs padomāt par to, ko nozīmē būt lūkšanā un aizlūkšanā. Dienu un nakti. Kā ēst gatavot, kā uzkopšanu veikt, kā tad strādāt, bet patiesa atraitne un vientuļa cer uz Dievu un ir lūkšanās dienu un nakti. Un šodien mēs iztirzējām 3 punktus un apkoposim rezultātus. 1. punkts, tas ir Jēzus izpirka mūsu grēkus. Mēs varam iet attiecībās ar Dievu tikai caur to, ka mēs apzināmies, ka mūsu grēki ir atpirkti caur Kristus upuri. Tieši Kristus upuris ļauj man nākt pie Dieva tāds, kāds es esmu. 2. Lasam Dieva vārdu, un kā Dievs runā uz mums caur Dieva vārdu, un mums ir laiks attiecībām ar Dievu un laiks Dieva vārda lasīšanai. Kad mums ir disciplinēts laiks, tur ietilpst arī Dieva vārda lasīšana. Visas mūsu atbildes, kuras mēs saņemam no Dieva, tām ir jāatbilst Dieva vārdam. 3. Ir laiks, disciplinētais laiks attiecībās ietver sevī slavēšanu un lūkšanu. Lūkšanai ir jābūt ne steigā, bet
lūkšanu kambarī. Un kad mēs lūdzamies, mēs varam lūgt mēlēs, mēs varam lūgties vārdiem, varam zemoties, lasīt vārdu, un šis laiks, tam ir jābūt kā minimums 2 stundas. Un ja tev nav 2 stundu, tu nebūsi spējīgs vest aiz sevis cilvēks, un būsi nespējīgs apklāt viņu vājības, nebūsi spējīgs nostiprināt viņus ticībā, tu būsi akls, dvēselisks kristietis. 2 stundas attiecībās ar Dievu ir minimums līderim un vadītājam. Un ar šo es gribu beigt. Turpināsim nākošajā reizē. Paldies par uzmanību, uz jaunām tikšanām!